Redzēju, ka mežs ir piemēslots. Es neesmu personīgi redzējis, kā viņš atbrīvojas. Es redzu, ka viņš tur piemēslojas. Pastāst pa labi, pa kreisi, neviena nav grūžama ārā. 29% iedzīvotāju šos atkritumus sadedzina, kamēr 34% atbrīvojas no būvniecības atkritumiem, tos izmetot sadzīves atkritumu konteinerā, kas nozīmē, ka atkritumi nonāk poligonā, nevis pārstrādē. Kāds ir trakākais veids, kā esat redzējis, kā cilvēki tiek vaļā no būvgružiem? Pie miskastēm nomet kaudzēm. Sadzīves atkritumiem nav vietas, bet būvgruži ir kaudzēm. Jā, es esmu redzējis mežā, un tad es esmu redzējis, ka pie parastiem konteineriem arī vienkārši tiek nolikt maisi ar būvgružiem. Tas process es neesmu redzējis. Citreiz dārzos dzīvot un brauc pa ceļu, tur maisiņi garam ceļu malu mētājās dažreiz. Parasti ceņojot, ar bērniem braucam vai ka laukos pašiem māji ir, redz, kā cilvēki mēģina iekonomēt naudu. Mežs piemājas konteineru novietnes, tas vispār tāda necieņa pret saviem kaimiņiem, līdz cilvēkiem. Staigā pa mežu, redzi kaudzi ar kaut kādiem būvgružiem, no kurienes viņi radās. Kāds atnāca un kāds izmeta. Es esmu redzējis, kad izmet dabā, kad ir izgrūsts droši vien ar kaut kādu tādu paceļamo tehniku uz aizmuguri. Un tas ir kaut kas tas, ko viņš nevar pārvietot, viņš ir tik drausmīgi smags.